Lūkas evaņģēlijs 16. nodaļa. Bet Jēzus runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja: Ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī: Ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšanu, raktes nespēju un diedelēt kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un attaicinājis pa vienam visus sava kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam: Cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja: 100 mucu eļļas. Bet viņš teica: Še, ņem savu zīmi, sēdies un raksti tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja: Bet tu, cik tu esi parādā? Tas sacīja: 100 mēru kviešu. Viņš teica: Še, ņem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku, dariet sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem, lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisnas, tas arī lielās lietās ir netaisnas. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Un ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu? Neviens pie mājas piederīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs? Jūs nevarat kalpot dievam un mantai. Visu to dzirdēja farizeji, kas bija mantkārīgi, un tie Jēzu izsmēja. Bet viņš tiem teica: Jūs paši nostājaties par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis, jo kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantība. Bauslība un pravieši valda līdz Jānim, kopš viņa laika tiek pausta Dieva valstība, un ik viens ar sparu laužas tajā iekšā. Bet drīzāk debesī un zemei zust, nekā krist vienai bauslības rakstu zīmei. Katrs, kas atlaiž savu sievu un apprecē citu, pārkāpja laulību, un tas, kas precē tādu, ko vīrs atlaidis, arī pārkāpja laulību. Bija kāds bagāts vīrs, tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ikdienas kārumā un līgsmībā, bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabaks, vārdā Lācars. Tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda.
un suņi nāca un laizīja viņa vātis. Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī: Ābraham, tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā. Bet Ābrahams teica: Piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīvs būdams, turpretim Lācars ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu. Tāpat arī no jums pie mums. Bet tas teica: Tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu, jo man ir 5 brāļi, lai viņš tos brīdina, kā arī tie nenonāk šinī moku vietā. Bet Ābrahāms atbildēja: Tiem ir Mūzus un pravieši, lai tie tos klausa. Bet tas sacīja: Nē, Ābraham tēv, bet ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahams viņam sacīja: Ja tie neklausa Mūzu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām.